Kur ņemt naudu? Ja tu to apzinies, tad tevi sagaida vienkārši patīkams šoks. Tagad apzinies šos divus momentus. Tad tev vienmēr būs nauda un tava potenciāla realizācija. Skaties, pirmais variants, kad no rīta tu pamosties, kādas domas tu domā un kādās domu kategorijās tu veic šīs domas. Pirmais, kā es varu būt noderīga šai pasaulē? Ko es varu iedot šodien pasaulē, lai caur tevi ietu un plūstu labums, vērtība cilvēkiem. Un kas notiek? Tava enerģija piesaista, pievelk cilvēkus, un, protams, attiecīgi tu pelni. Tātad ar pluszīmi šeit mēs redzam. Otrajā variantā, kas notiek? Ja tu pamosties no rīta un domā šādas domas, nav naudas, kur lai to paņem, kā to nopelnīt, ko man darīt, tad šī tava enerģija atgrūž. Un uz šo enerģiju cilvēki neatnāk. Attiecīgi tu nepelni un savu potenciālu tu neatver. Tātad, ko ir jāsaprot ar šo visu? Domas var tevi darīt bagātu vai arī nabadzīgu. Pats galvenais ir fokus, uz kurieni tu fokusējies un ko tu gribi redzēt savā realitātē. Viss ir atkarīgs no tevis. Tātad, pirmais variants tā ir pluszīme, otrā zīmē ir lietā situācijā mīnuszīme. Un ja tev šobrīd tu saproti, ka varētu uzlabot savas finanses, tu gribētu uzzināt vairāk par pielikšanās likumu un naudu, tad nāc un paskaties informāciju manā mājaslapā www.ligadonovska.com un izpēti šo informāciju, un tur tieši man notiek tiešraidē, tiešsaitē šīs webināri, vairāki webināri par pielikšanās likumu un naudu. Nāc, izdari savu izvēli un izej jaunā līmenī.